Netālu no Valmieras dzīvo Jānis Koka. Pateicoties viņa audžumeitei Gunai, esmu uzzinājis, ka Jāņa saimniecībā ir melnā pirts, kura tiek kurināta ne tikai, lai pērtos, bet arī, lai žāvētu gaļu. Esmu pārliecināts, ka daudzi nezina, kas ir melnā pirts. Tā ir tā pirts, jā? Šitā ir tā pirts, jā. Un sen viņa te jau stāv? Nu, jau sen. No 26. gada. Kurš viņu cēla? Nu, to ir vecais tēvs cēlis. Jā, un sen jau kurinat šodien? Jā, vakar sāk jau kurināt. Šitāda augstumā savādi. Gaļu nevar. Diezgan zema griesti. Nu, tā viņa taisīši ir jau citur vēl zemā. Tas ir ar kaut kādu nolūku zema griesti vai? Nu, lai siltumam, lai vairāk siltums uzkrātos. Ja būs augsta vairāk vai kurināt. Kas tas par padziļinājumu grīdā? Tas ir krāsas kurtuvei. Tas ir visās vecās pirtīs tā, lai zem grīdas iet siltums, un viņš tāpēc ir zem grīdas. Ar kādu malku parasti tad ir jākurina, lai var žāvēt gaļu? Vai? Nu, parasti lapkoku malku. Es izmantoju bērzu un zaļo alksni. Šitā arī ir tā malka, jā? Jā. Bērs. Un tās pagalas tik garas, tā kurtuve ir tik dziļa, jā? Viņa ļoti dziļi ieiet. 70 centimetru apmēram tur. Tie āķi jums fonā, tas, cik es saprotu, tas arī ir tas, kur tiek uzkārta gaļa, vai ne? Jā, šitais te bija kādreiz. Viņus lika ķēdēs, karināja kārtis, griestos iekāru un uz kārtīm lika gaļu. Un tā kā pusē bija izžāvēta, tad nāca iekšā un dabūja griezt gaļu otrādi, lai otru pusi žūst. Un tagad kā to dara? Nu, tagad vienkārši caurduru ar šņori. Un uzkarinu zāķi, kas iekšā uz tiem āķiem ir, jā. Melnā pirts ir īpašā ar to, ka tai nav skursteņu. Dūmi no pirts izplūst pa spraugām sienās un griestos. Griestos ir speciāli atstāti nepienagloti dēļi, kas atvieglo dūmu izkļūšanu. Nepieredzējis melnās pirts apmeklētājs pēc pēršanās no tās var iznākt pavisam melns, jo sienas ir nokvēpušas. Kad mazgājas, tad uzreiz pēc tam var karināt gaļu vai kā tas notiek? Nē, praktiski izžāvē gaļu un tā var mazgāties. Nu, ka tikai mazgājās, tā mazāk arī kurina. Tad tik lielu karstumu arī tik ilgi nevajag turēt. Nu, varbūt tās parādīsiet, kā tas izskatās jau pavisam iekšā. Tur laikam gan ir karsts tagad, bet... Karsts jau ir, bet, ieiet jau var. Te elektrība un gaisma? Nav bijusi nekad. Nav un nevajag. Nav un nevajag. Tikai nekā baterijas trāla. Kas šis, es saprotu, ir? Šitā ir melnās pirts krāsnes. Viņa sastāv no akmeņiem visa vai kaut kādi? Jā, un dabīgais mals praktiski. Krāsni iekšā ir sliedes, uz sliedēm ir lielāka akmeņi, un pēc tam nāk arvien mazāk un mazāk. Un kraumam tā jābūt, lai liesma nenāk cauri akmeņiem, jo griezti zemi un... Raizdi. Jā. Tā muca? Muca, ūdens, jā. Pirmās pirtīs jau vispār bija kā kannām nes ūdeni un sildīja pie pirts krāsnes. Bet šitā ir muca un truba iet krāsnī uz kurtuvi. Jā. Un augstais ūdens iet iekšā un karstos iet apakaļ un cirkulācija notiek un viena truba. Diemžēl man šoreiz nav laika izbaudīt pēršanos melnajā pirtī. Taču, kas zina, varbūt atbraukšu pie Jāņa nopērties citreiz. Tagad man vēl jāpaspēj viņam nedaudz pastāstīt par datoru. Jāņa audžumeita Guna vēstulē raksta, ka Jānim dators ir vajadzīgs studijām, jo viņš mācās Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kur darbi jārakstā ar datoru. Lūk, tas dators, kur mēs solījām par gaļas žāvēšanu melnajā pirtī. Atbilstoši pirms mēs sākam skatīties kaut ko vairāk, varbūt pastāstiet, kāda ir bijusi jūsu līdzinājā pieredze ar datoru. Mācos darbi jāraksta. Pārsvarā visi darbi uzrakstīti ar roku. Pats ir uzrakstījis, un tāpēc tam, cik var, tik varbūt pats parakst, bet man jau tā rakstīšana neiet. Acis sāk sāpēt, un ir, kas pāraksta man rakstīt vai rokas rakstu. Tad varbūt tās apskatīsim dažas pamatlietas, kas jums ļaus nākotnē tos darbus rakstīt pašam, viņus saglabāt, atvērt, aizsūtīt varbūt tās kopā ar e-pastu kaut kur, vai arī izprintēt. Tātad datorā jau ir ieinstalēta programma, kura ļauj rakstīt dokumentus. Viņa saucas Microsoft Word.
kur mēs viņu varam atrast. Varbūt tas darām tā, ka jūs ņemat peli un mēģināsim tad atrast visu uzreiz no pirmās reizes. Pirmais teikums, ko Jānis uzrakstā ar savu datoru, ir melnajā pirtī sanāk garda gaļa. Un tā ir vistīrākā patiesība. Arī es gaļu nogaršoju. Lai saglabātu dokumentu, mēs nospiežam apaļo pogu izvēlnes. Nospiežam izvēlni saglabāt kā. Un ierakstam dokumenta nosaukumu. Jūs iespējams, kad zinat, tagad bibliotēkās ir iespējams gan izmantot internetu, gan arī nepieciešamības gadījumā bibliotekārs jums var pastāstīt kaut ko vairāk par datoru, ja jūs kādas lietas iespējams nesaprotat. Patiesībā viņi var jums daudz ko jaunu iemācīt par to pašu datoru. Un tad, lūk, ja jūs pieslēdzat datoru internetam, šo dokumentu var arī nosūtīt, izvēloties vienkārši pogus nosūtīt. Jāņa pirmais paša rakstītais dokuments ir saglabāts, un es ceru, ka viņš cītīgi trenēsies un turpmāk savus skolas darbus ar datoru rakstīs pats. Ja vairākas reizes atkārtojās, tad jau noteikti galīgi skaidri paliek.